Aizvadītajā nedēļas nogalē otrpus okeānam, Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā notika vairāki tur mītošo latviešu kopienu organizēti Ziemassvētku tirdziņi. Brīvo Latviju biedrība Filadelfijā adventa laiku sagaidīja jau 45. gadu, vienu vietu pulcējot 22 amatniekus un viņu palīgus, kas bija sarūpējuši dažādus labumus, kā ēdamus, tā arī zem svētku eglītes liekamus teju 500 tirdziņa apmeklētājiem. Sanākušie varēja mieloties ar tradicionāliem latviešu ēdieniem, baudīt svētku dzērienus un sagādāt dāvanas saviem mīļajiem. Bērni piedalījās radošajās darbnīcās, paši meistarojot kā svētku apsveikumus, tā arī mazas sirsnīgas veltes. Tirdziņa izskaņā norisinājās lielā Ziemassvētku dāvanu izloze un arī saviesīgs vakars, kurā muzicēja Alversona brāļi. Uz gadskārtējo tirdziņu pirmajā adventē tautieši pulcējās arī pretējā ASV daļā – Losandželosā. Tur Dienvidkalifornijas Latviešu biedrība bija sarīkojusi andeli Latviešu sabiedriskajā centrā. Apskatīt un iegādāties varēja dažādus latviešu amatnieku darbus, siltus adījumus un tekstilu izstrādājumus, arī rotas lietas un ar lielu rūpību veidotus māla traukus un arī grāmatas. Arī šeit galdā cēla dažādus latviešu gardumus, pašceptu maizi, piparkūkas, dzērvenes cukurā un citus našķus no Latvijas. Savukārt apmeklētājus priecēja Losandželosas latviešu skolas bērni, kuri dziedāja Ziemassvētku dziesmas un skaitīja svētku pantiņus. Tikmēr Kanādā latvieši vienu vietu bija sanākuši dienvidaustrumu pilsētā Toronto, kur Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās latviešu Toronto draudzes rīkotais svētku tirdziņš notika teju vienlaikus ar draudzes 75. dzimšanas dienas svinībām. Pasākuma apmeklētāji un sveicēji tika lutināti ar rupmaizi un skābmaizi, mājās ceptām piparkūkām, arī palēkajiem zirnīšiem ar mērci. Sanākušie gan mielojās, gan arī iepirka mairažotāju darinātās preces, kā arī vienkārši labi pavadīja laiku ar pārējiem apmeklētājiem. Bet draudzi sveikt bija ieradušies arhibīskape Lauma Zušēvica un Hamiltonas Kristus draudzes prāvests Dāvis Kaņeps. Viņus ciemos uzņēma Toronto draudzes mācītājs Ģirts Grietiņš un draudzes padomes priekšnieka vietniece Anda Kuksis Kalviņš, kura kopā ar palīgiem arī aktīvi organizējusi pašu svētku tirdziņu.